Izstāsti Latvijai. Esiet sveicināti cienījamie Izstāsti Latvijai skatītāji. Nemainīgi arī šoreiz mēs, Izstāsti Latvijai komanda, esam gatavi dalīties ar jums ar jauniem stāstiem un iespaidiem. Izstāsti Latvijai. Šobrīd mēs atrodamies Imantas tirgū, kur šodien tiek atvērts Imantas gastro tirgus. Pirmais food court tipa street food apvienojums Imantā. Šeit būs pārstāvēti vairāk kā 10 dažādi ēdinātāju koncepti. Šeit jūs atradīsiet visus sev iemīļotākos ēdienus, sākot no burgeriem, picām, suši, plovu, kaukāzu virtuvi, veģetāriešiem speciālu virtuvi, kebabi, bārs ar speciāliem kokteļiem, daudz ko garšīgu un katram vēderam atbilstošu. Šis viss ēdiens tiks sagatavots jūsu acu priekšā, vaļējās virtuvēs, līdz ar to, kā teikt, varēsiet sekot līdzi sava ēdiena sagatavošanas procesam. Gastro tirgū ne tikai varēsiet baudīt garšīgus ēdienus, bet arī līdzi sekot iemīļotākajām pārraidēm uz lielajiem ekrāniem, sporta translācijām, izbaudīt dažādas spēļu vakarus, prāta spēles, kas tiks organizētas katru nedēļu, kā arī citi pasākumi saistīti ar mūziku, dzīvo mūziku, ar DJ klātbūtni un viesošanos pie mums gastro tirgu. Kā arī vēlos atgādināt, ka ne tikai tagad Imantas tirgus ir ēdinātāju paradīze un ēšanas izvirtības, bet arī joprojām iepirkšanās vieta, kur jūs varat atrast svaigus, vienmēr pieejamus, dažādākos produktus no Latvijas laukiem, no Latvijas ražotājiem, kā arī ne tikai no Latvijas, arī importa, jo visu Latvijā izaudzēt mēs nevaram. Nāciet uz Imantas gastro tirgu. Šeit jūs varēsiet visu nopirkt jūsu svētku un ikdienas galdam, kā arī garšīgi paēst katru dienu. Izstāsti Latvijai. Gardi un kvalitatīvi produkti, kas gatavoti ar īpašu mīlestību. Dārza un meža veltes tieši uz jūsu galda. Palūtina sevi un citus. Zīmols Pūre nozīmē visaugstāko kvalitāti un neatkārtojamu garšu. Zīmols Pūre Latvijā ir jau kopš 1994. gada. Esam uzņēmums, kas saviem pircējiem piedāvā kvalitatīvus, kā mājās gatavotus ievārījumus, kā arī citus augļu nogu produktus, dažādas mērces, kečups, suls un adžiks. Pēdējos gados cilvēki arvien vairāk domā par to, ko viņi ēd, cik veselīgi ir produkti. Arī Pūre piedāvā 3 dažādas garšu bioievārījumus – zemeņu, melleņu un aveņu. To ražošanā ir izmantotas tikai bioloģiski audzētas un ievāktas augstākās kvalitātes izēvielas. Jau vairākus gadus lepojamies ar gardajiem un veselīgajiem Pūres smēriņiem. Ja ievārījumā augļu un cukuru attiecība ir 50:50, tad smēriņu sastāvā ir 77,7% augļu. Vairāk augļu, mazāk cukura, mazāk kaloriju. Vasara ir pagājusi un straujiem soļiem tuvojas svētku sezona. Un mēs piedāvājam savus mīļos pārsteigt un palutināt ar 2 Pūres smēriņiem ar īpašu ziemas garšu un aromātu. Mandarīnu smēriņš un vīnogu upeņu smēriņš. Jaunums, kas arī lieliski piemērots gan ikdienai, gan svētku galdam – Pūres majonēze. Lieliskā majonēze ir pagatavota bez cietas un konservantiem, pievienojot brīvi turēt visu tolas. Savukārt Laids majonēze ir lielisks piedāvājums visiem, kas seko ikdienā uzņemto kaloriju daudzumam. Tikpat lieliski garša, taču par 52% mazāk tauku un 48% mazāk kaloriju. Pūre palutina sevi un citus. Izstāsti Latvijai. Vai jūs aizdomājaties par to, kādos traukos jūs gatavojat savu maldīti? Uzņēmums Fisman
ražo traukus un virtuves piederumus no veselībai un videi drošiem materiāliem, tādā veidā rūpējoties par jūsu un jūsu bērnu veselību. Fishman veikalu plauktos jūs atradīsiet visplašāko virtuves piederumu klāstu. Sākot ar katliem, pannām, teikānām, termosiem, keramikas un stikla traukiem, plašu nažu piedāvājumu, virtuves un galda piederumiem, kā arī dažāda veida preces bērniem. Jaunums tirgū – digitāls termos. Ātra piegāde un ērta iepirkšanās internetveikalā fishman.lv. Kvalitatīvi virtuves piederumi par pieejamām cenām. Ienāc, apskati un iegādājies traukus lielākajos tirdzniecības centros – Akropole Alfa, Origo, Sāga, Domina, Mols, Damme. Paldies par pirkumu! Paldies! Funkcionāli un skaisti trauki un virtuves piederumi tavam mājoklim un dāvanām svētkos. Izstāsti Latvijai! Daugavas kreisais krasts, viens no zaļākajiem Rīgas kvartāliem – Klīversala. Šeit ūdens un rožu ieskauta ir jaunā dzīvokļu ēka Riverbreeze Residence. Meklēt sev jaunu, plašu, skaistu mājokli ar fantastiski lielām terasēm, brīnumainiem skatiem un modernām mūsdienīgām tehnoloģijām, es esmu pārliecināts, šis ir tas dzīvoklis. Ar 2 guļamistabām, kabinetu un viesistabu ar plašu terasi, virtuves zonu ar saimniecības telpu. Ēkas attīstītājs interjeram ir izvēlējies augstas klases apdares materiālus no pazīstamākajiem Eiropas ražotājiem. 3-slāņu ozolkoka parketa grīda, akmens masas flīzes hallē un vannas istabā, un citu starpā dzīvoklī ir 2 vannas istabas un telpa garderobei pie saimnieku guļamistabas. Visi Riverbreeze Residence dzīvokļi ir aprīkoti ar individuālu gaisa apmaiņas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, un katra istabā ir individuāli regulējama apkuras temperatūra. Šeit iegādēji ir pieejamas arī pazemes autostāvvietas kā automašīnām, tā motocikliem un saimniecības noliktavu telpas. Iedzīvotāju ērtībai, administrators, diennakts apsardze un motorjahtu piestāde tepat pie namdurvīm. Laipni aicināti jaunajās mājās ar godaugotu arhitektūru, mierpilnu klusumu un teicamu atrašanās vietu blakus Vecrīgai. Izstāsti Latvijai! Veselība. Veselība tas ir dārgākais, kas mums ir. Parūpējies par sevi un saviem tuvajiem. Izstāsti Latvijai! Dzelzs deficīts ir viens no visbiežāk sastopamajiem uzturvielu deficītiem, kā rezultātā rodas nogurums. Rudenī tas ir īpaši izjūtams. Uzklausīsim ārsta un farmaceita padomus, kā sev palīdzēt un ko varam darīt profilaktiski. Dzelzs mūsu organismā ir ārkārtīgi svarīga būtiska lieta, jo faktiski dzelzs joda piedalās eritrocīta un hemoglobīna sintēzē, kas ir pats svarīgākais skābekļa transportētājs. Kā mēs labi zinām, bez skābekļa nevar būt dzīvības. Un tāpēc, ja mums ir dzelzs deficīts, attiecīgi mēs nevaram nodrošināt organismā pietiekamu regulāru skābekļa transportu. Ļoti šobrīd populārs ir veģetārisms un vegānisms. Faktiski mūsu uzturā galvenais dzelzs avots ir gaļa. Un attiecīgi biežākais, par ko pacients sūdzās, un kad arī uzreiz ārstam jāsāk domāt, pacientam ir dzelzs deficīts, tas faktiski ir tāds nogurums. Šajā Agetes firmas Emelin FF Liquid produktā ļoti labi savienojās tieši visas šīs labās īpašības. Gan garša,
garša ļoti labi patīkama aveņu, gan forma, viņš ir šķidrā veidā, ērti paņemams līdz ikdienā sievietēm tādos mazos maisiņos, sačetiņos, jau uzreiz gatavs lietošanai. Nav klāts cukurs. Preparāta sastāvā ir dzels bizglicināts, tā ir dzels helāta forma. Klāt vēl ir pievienots B12 vitamīns, kas kopā ar dzeli atbild par sarkano asins ķermenīšu radi organismā, un vēl klāt ir pievienota folskāba. Līdz ar to šis preparāts dara sievietēm, kuras plāno grūtniecību, jo folskābai vismaz mēnesi pirms grūtniecības iestāšanās ir jābūt organismā minimums 400 mikrogramiem. Emelina FF uzturbagātinātājs šķidrajā formā pietiks 20 dienām. Tajā ir 20 paciņas ar jau gatavu šķidrumu lietošanai. Atgādinu, ka farmacēts ir īstais padomdevējs, lai jūs atrastu pareizo formu, pareizo, varbūt garšu preparātam, kuru jums būs ērti lietot savā ikdienā. Izstāstī Latvijai! Intas Dinsbergas klīnikā pieejams plašs speciālistu, diagnostikas un arī procedūru spektrs. Katrs pacients šeit ir mīļots un lolots. Klīnikai pievienojies jauns speciālists, proktologs, vēnu ārsts Ints Bruņinieks. Ints Bruņinieks, ķirurgs, proktologs, flebologs, ārsts, kurš jau 15 gadus ārstē pacientus ar dažādas sarežģītības vēnu un proktoloģiskām saslimšanām. Ārsts Ints Bruņinieks nav tikai savā jomā plaši atzīts speciālists. Viņš aktīvi piedalās rogaininga sacensībās un savas plašās zināšanas pierāda dažādos erudīcijas pasākumos. Ir jaudīgs un zināšanām bagāts ārsts, par kuru pacienti atstāja tikai tās pozitīvākās atsauksmes. Ja meklē proktologu un vēnu ārstu, kam vari uzticēties, tad Ints Bruņinieks būs īstais. Tagad pēdējos gadus vakarā sāk piekust kājas, agrāk nepiekust. Un tagad man nepatīk šī te vēna, kas nāk uz zāli. Tur vizuāli kaut kas piekust uz zāli, jā, un uz vakar arī šeit man kaut kas tāds paceļās, bet vairāk nekas man netraucē. Tūska kājās? Nav. Labi, skatīsimies, kas ir ar vēnām. Es skatos, kāda ir plūsma vēnās, vai plūsma ir pareizā virzienā uz augšu, pretī smaguma spēkam. Un vai vārstuļi nav bojāti, kā rezultātā asinis plūst atpakaļ uz leju. To es šeit ar krāsu kodētu ultrasonoskopiju varu redzēt. Konkrēti šajā gadījumā pirmkārt teikšu, ka operācija nav nepieciešama. Šo visu var sakārtot ar nelielas procedūras ar skleroterapijas palīdzību. Var gan nelielas, gan arī lielākas vēnas izdarīt ar vienas procedūras palīdzību. Pie ārsta proktologa jāvēršās, ja ir kaut kādas sūdzības par anālo afidu, par taisno zarnu. Parasti tās ir sūdzības par asiņošanu, par niezi, diskomfortu var būt. Īsi sakot, pie proktologa jānāk vienmēr, kad uztrauc taisnās zarnas vai anāla afidus veselība. Arī tādos gadījumos, ja sūdzību nav, arī tad, protams, var nākt, tikties ar speciālistu, un speciālists izvērtēs jūsu veselības stāvokli, apskatīsies, izmeklēs un nomierinās, ka viss ir kārtībā. Man ir patiesas prieks uzsākt darbu ginekoloģijas klīnikā, jo pirms 3 gadiem, aizstāvot savu doktora disertāciju, man bija darbs par taisnās zarnas un ieguļu muskulatūras funkcionālām izmaiņām, kur ir tieša saistība ar ginekoloģiju, kur patiesībā problēma var būt gan ginekoloģiska, gan proktoloģiska rakstura, un patiesībā šis problēmas risinājums ir sadarbībā vienotā komandā ar ginekologiem. Uzklausīsim ekspertu un lietotāju viedokļus par inovatīvu produktu Epsorīnu. Jau ir pagājis 1,5 vai 2 gadi, kopš es esmu iepazinis Epsorīnu, un man ir pilnīgi noteikti radies jau noteikts objektīvs skats. Un jāsaka tā, ka nevienu sliktu kaut kādu atsauksmes neesmu sastaps par šiem 1,5 gadiem. Tie ir pacienti, kuri ir slimojuši ar dažādām nopietnām vīrusu saslimšanām. Tie ir pacienti, kas raksturojas ar vispārēju smagu nogurumu,
apātiju, dzīves tādu pelēcību. Un tad parādās epsurīns pie apāršļa un notiek brīnums, cilvēks atplaukst, viņā parādās pavasaris. Epsurīns, tas ir preparāts, kas ir tapis Latvijā. Tas ir kopsadarbības produkts ar vairāku valstu speciālistiem. Tika veikti arī pētījumi, jo preparāts ir ļoti bagātīgs ar dažādām bioloģiski aktīvajām vielām, palīdz imunai sistēmai pašnoregulēties. Tas ir tas būtiskais. Tāpēc arī šis produkts ir diezgan unikāls, jo viņš ir kā imunitāti harmonizējošs produkts. Līdz ar to epsurīns tas noteikti ir viens no tiem naturālajiem produktiem, kurš var palīdzēt laikā, kad mums ir apkārt dažādas vīrusu skaits, dažādas negatīvas emocijas un ir vajadzīgs stiprs atbalsts veselības, tā teikt, prišināšanai, uzprišināšanai, ja mēs tā varam izteikt. Arī runājot par jebkuriem naturāliem preparātiem, piemēram, arī par šo epsurīnu runājot, ja jūs nekad neiegūsiet tādu pašu efektu, ja jūs lietosiet epsurīnu vai viņam sintētiski līdzīgu preparātu, sintētiskos vitamīnus, ja, sintētiskos dažādus imūnregulātors. Man bija tādas veselības problēmas radušās pēc 60 gadiem radoša mūža uz skatuves, kas beidzās ar operāciju slimnīcā, un man gribējās būt aizvienam ierindā, un tad es sāku lietot epsurīnu. Un nesen uztaisīju asins analīzi un sapratu, ka arī asins analīze liecina par veselības uzlabošanos un sakārtošanos. Un arī es domāju, ja es reiz citiem iesaku lietot, tad pašam arī jāpamēģina. Jāsaka tā, ka ļoti labs efekts īstenībā bija. Patiešām tā arī ir, kā saka cilvēki, kad lietojot epsurīnu, šis te nogurums diezgan ātri pazūd. Vienkārši šie preparāti ir jālieto noteiktā veidā, kā to paredz un iesaka speciālisti, un tad arī neizpaliks šis efekts. Veselības salons 888 piedāvā veikt biorezonansi, inovatīvu metodi, kas ļauj atklāt slimības simptomus un novērst saslimšanu. Mūsu medicīnas iestādē Veselības salons 888 mēs piedāvājam dažāda veida medicīniskos pakalpojumus. Viens no pakalpojumiem ir vispārēju organisma izmeklēšana šūnu līmenī, kas ir balstīta uz biorezonanci. Kā zināms, biorezonanci ir ļoti jūtīga, bet visnekaitīgākā medicīnas izmeklējuma metode. Mēs ņemam informāciju no smadzeņu zemgarožas šūnām, kur izrādās ir krātuvīti, kur sakrājušies visas slimībiņas, visi mūsu mikrobiņi, un pastiprinot mūsu smadzeņu impulsus ar biorezonantām svārstībām, mēs novadam šo informāciju uz datoru, un dators sistēma analizē no jums saņemtos rādītājus. Šī diagnostika var skaidri stādīt arī diagnozi veģetodistoniju, kas šobrīd tiek uzskatīta par ļoti izplatītu un populāru gadsimta slimību. Izmeklēt var gan bērnus, gan pieaugušos, nav vecuma ierobežojuma. Tādēļ šī ir tāda vērtīga iespēja uzzināt savu veselības stāvokli. Tā ir ekspresa inventarizācija organismam, jo pēc izmeklējuma mēs varam jums dot pilnīgi priekšstatu par veselību, ja ir kādi iekaisumi vai ir kaut kādas izmaiņas sistēmās vai orgānos, arī par tiem iemesliem, kas varēja radīt šīs problēmas jūsu organismā. Laipni aicināti uz mūsu medicīnas iestādi Veselības salons 888, kas atrodas Rīgā, Dārzaugļu ielā 1, 213. kabinetā. Mūsu medicīnas iestādē Veselības salons 888 lozungs ir "Veselam būt ir skaisti".
šodien iepazīsimies ar organisko produktu Avīzo, kas ir kapsulēti probiotiķi. Un vienā pudelē iekšā ir dzīvās baktērijas, fermenti un dažādas ļoti labas un veselībai noderīgas lietas. Uzņēmums Avīzo ir Lietuvas ražotāja Seda uzņēmums, un šī te preču zīme Avīzo nozīmē daudz. Tātad pamatā latviešu valodā mēs varētu teikt, ka tas ir auzas, jo auzu produkts bija pirmais produkts, ar ko sāka šis uzņēmums darboties. Avīzo ir fermentēts augu izcelsmes produkts ar pienskābes un probiotiskām baktērijām, kas ir ļoti noderīgas mūsu organismā. Ņemot vērā, ka mēs bieži lietojam antibiotikas, mums pēc tam nākas dzert kādas kapsulas ar probiotiskām baktērijām, bet lūk, šīs produkts, ko piedāvā uzņēmums Seda Avīzo, ir visnotaļ pilns ar šīm te baktērijām un palīdz jūsu veselībai. Tātad zem preču zīmes Avīzo tiek piedāvāti vairāki produkti uz auzu bāzes, rīsu bāzes, griķu bāzes un arī medus. Turklāt ir vēl jaunums, kur pienskābes un bifidobakterijas ir iejauktas iekšā ārstniecības augu maisījumā, kas padara šo produktu daudz garšīgāku un arī, protams, vērtīgu. Ir vēl viens jauns produkts, kas vairāk ir domāts bērniem un jauniešiem, kam nepatīk šis skābums produktam, kur bāze ir ābolu sula. Arī šajā produktā jūs sastapsiet visas 6 pienskābes un bifidobakterijas, kas ir ļoti noderīgas jauniešiem, mūsu veselībai. Tāpēc lietot produktu Avīzo. Jau Hipokrats ir teicis, ka mūsu veselība ir zarnās. Izstāstī Latvijai. Būvē vai remontē māju vai dzīvokli? Pēc padoma ieskaties abc.lv. Ja neskaidrības veselības jomā, medicīne.lv. Izstāstī Latvijai. Šajā raidījumā tas arī viss. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Sekojiet mūsu raidījumu Facebook lapā, piedalieties konkursos un laimējiet balvas. Tā!